sezonālais ceļojuma laiks, taču, ja ir interesanti piedāvājumi, nesniegs ne augstums, nav šķērslis. Vietējie turisti arī ziemā labprāt iegriežas Latvijas mežās un pilīs. Par to pārliecinājušies turisma rallija organizatori. Pirmais pasākums notika pirms 2 gadiem, bet šajā nedēļas nogalē vairāk nekā 100 ekipāžas devās pa pēdām Zemgales muižkungiem. Turistiem ne agrā celšanās brīvdienā, ne attālums nav šķērslis, lai dodos iepazīt Zemgales kultūra vēstures mantojumu. Saņēmuši ceļvežus, kuros atrodams nevien kartas, bet arī leģendas, pēc kurām jāatrod kontrolpunkti, komandas dodas uz startu, katrai savs nosaukums un ideja, kā to attaisnot. Mēs esam komanda Baltās ūsas. Baltās ūsas, un tāpēc mums šeit simbols ir, vārdsakot, ūsas, vārdsakot, mati bišķiņās, un neesam paspējuši viņus nogriezt, vārdsakot, mēģināsim visas balvas dabūt. Mēs gribam parādīt, ka mēs esam tiešām latvieši. Un kā tad jūs nosaucat savu latvisko komandu? Mēs esam tautieši. No mums daudziem tās būs vietas arī dažas, kas pirmo reizi apceļosim. Jā, arī mums, diemžēl. Lai ceļotu muižkungiem pa pēdām, vispirms jānoskaidro, vai mūsdienās vēl palikušas īstas princeses. Problēma nav un var doties tālāk. Nākamais pārbaudījums liek pamosties visiem, lai iekarot Jelgavas torņa virsotnes, kājām jāuzkāpj uz 9. stāvu, pa ceļam vēl saskaitot pakāpienus. Dažādi atraktīvi un izzinoši uzdevumi turisma rallija dalībniekus sagaidīt vienā no 38 kontrolpunktiem, kas izvietot turisma objektos 8 novados. Pārsteigums sagaida Durvis pilī. Jāatrod vieta, kur pagājušā gadsimta 50. gados atradies piemineklis, kuru nav redzējis neviens muižkungs. Tas ir veids, kā atkal tu to vietu atceries un zini, un arī kaut kā garām braucot, un ja vairāk laika, tu var iebrauktu, pavadīt laiku, tiešām izbaudot to vietu. Daudz arī saka, ka, mūsdienīgi viņu negrib, bet, skatoties pēc mūsu tautas, kas ir rallija dalībnieki, viņi tomēr grib gan. Tā kā to apvienot noteikti var. Viss 123 ekipāžas finišēja Jaunmoka pilī, kur ceļotājs jau gaida karsta zupa kopā ar ģimeni un draugiem, aizvadīta gara, bet emocijām bagāta diena. Bet vai vēl kādreiz gribēsiet baudīties par Zemgales līdzinumiem?